Vakar visiem, kas šodien ir pievienojušies, un mēs esam tādā kuplā lokā, jo es saprotu, ka tēma ir aktuāla, par dabas aptieciņu. Es nesen saņēmu no savas klientes tādu pieprasījumu. Viņa teica, es te biju ārā, es te apaugstējos, atnācu mājās, man mājās ir produkti, bet es nezinu, ko es no tiem produktiem varu izmantot šādā gadījumā, kā man pareizāk rīkoties. Un bija pieprasījums izveidot šādu zūmu, lai mēs varam pastāstīt vairāk par dažādām situācijām, kas mums var gadīties ikdienas dzīvē, un kur mēs varam tiešām palīdzēt sev, nu, varbūt atliekot šos te medikamentus pēc iespējas tālāk un palīdzot sev ar dabīgiem produktiem. Un šodien runāšu es, mani sauc Sanita Kozļakovska, es esmu naturopāte, un mana brīnišķīgā kolēģe Evita Tīdmane, kur ir nutricioloģe, un mēs dalīsimies ar savu pieredzi. Jūs arī nobeigumā dzirdēsiet mūsu klientu un kolēģu pieredzi. Tātad redzēsiet, kā tas strādā dzīvē, cik dažādas ir šīs pieredzes. Juri, es domāju, ka mēs varam slēgt iekšā prezentāciju. Es īpaši nepieturēšos ilgi pie katras programmas, jo mums viņas ir diezgan daudz, lai mēs arī ātrāk varētu tikt pie pieredzes stāstiem. Nākamajā slaidā es pastāstīšu par to, kuri tad ir tie 5 top produkti, kuriem, manuprāt, visiem ir jābūt mājās. Un, ja jums mājās būs šie produkti, tad ticiet man, jūs būsiet sevi nodrošinājuši tādiem pašiem svarīgākajiem, akūtākajiem gadījumiem. Korāla mēne un kāmiņas pieciņas, tas jau mums ir kā pamatā. Es domāju, ka tie, kas ir pieslēgušies, lielākā daļa arī lieto korāla mēne un kāmiņas pieciņas un zina, kāda tā ir iedarbība. Tad, kad mums ir notikušas kādas saslimšanas, kāds vīrusiņš noķerts, tad mēs korāla mainu taisam koncentrētā veidā, nevis uz pusotru litru vienu maisiņu, bet uz puslitru vienu maisiņu un dzeram siltu, maziem malciņiem, nesteidzoties lēnām, un tādā veidā vēl pievienojot H-5, kas ir antioksidants, mēs ļoti forši sārmināsim savu organismu un izvadīsim brīvos radikāļus. Un tādā veidā patiesībā mēs radām arī nelabvēlīgu vidi gan vīrusiem, gan baktērijām, gan visiem citiem patogēniem, jo patogēniem nepatīk sārmēna vide. Ja? Tādā veidā mēs izveidojam vidi, kas nav patīkama parazītiem, ja patogēniem, un mēs daudz ātrāk atvesaļojamies un uzlabojam savu veselību. Tad ir paude arko, jeb skudrukoka mīze. Tā ir dabīgā antibiotika. Tā piemīt arī precēnīša iedarbība. Mēs šo izmantojam gan pie dažādām vīrusu saslimšanām, apaugstēšanās, ja, iekaisumiem, ja ir, piemēram, urīnceļa iekaisumi, vēlāk Evita par to stāstīs, tāds ļoti plaša spektra pielietošana. Un lakricas sakne. To mēs vairāk izmantojam, kad mums ir klepus, lai mēs mīkstinātu klepu un veicinātu atkrāpošanos, tad ļoti labi palīdz lakrits sakne. Bērniem pat citreiz tā ir viena kapsula izdzer un klepus kaut kur pazūd. Vēl lakrits sakne ļoti, ļoti labi uzlabo, ļoti atbalsta gramošanas sistēmu. Un tad ir tāds, kā es teiktu, karalis sudrabūdens. Sudrabūdens ir ļoti unikāls ar to, ka tas kavē vīrusu un baktēriju izraisītas infekcijas slimības. Un koloidālais sudrabūdens iedarbojas uz vairāk kā 650 dažādiem mikroorganismiem, un tajā skaitā arī stafilokokiem un helikobaktēriju. Principā nonākot inficētā šūdā, sudraba joni bloķē barības vielu nonākšanu pie vīrusa, kas savukārt izraisa šī vīrusa bojāju. Ja, tāds ļoti foršs pielietojums. Principā sudrabūdeni mēs varam, ja mums ir iesnas, mēs pielinam degunā. Tas pats, ja mums ir kaut kādas aizdeguņa iekaisumi, ja, vai ja mums sāp ausis, vidusauss iekaisumi, mēs arī pielinam, uzsildam, lai viņš ir silts, ne karsts, bet silts. Pielinam austiņās, katrā pa vienai pilītei, klepas gadījumā, pušam mutē, konjunktivīta gadījumā, pielinam actiņās. Ja mums ir stomatīts, arī pušam mutē, apdegumi, pušam virsū. Un vēl, kur es izmantoju, man ļoti patīk izmantot inhalācijās. Es tādā veidā savam dēlam atbrīvojos no
no steroīdu inhalācijām. Par cik viņam bija laringīti, ļoti bieži laringīti, es šīs inhalācijas sāku aizstāt ar sudrabūdeni un ļoti ātri ievēroju uzlabojumus. Un, principā, no tā brīža arī esam atbrīvojušies no šīm te medikamentu inhalācijām. Iesim tālāk, parunāsim par to, kas tad diezgan bieži notiek, tās ir saaugstēšanās. Lai gan tuvojās vasara, bet daudz izmanto kondicionierus, un diezgan bieži sanāk, ka mēs tomēr noķeram, piemēram, angīnu. Ja? Vasarā angīna ir ļoti, ļoti izplatīta. Līdz ar to jums ir jāzina, kā tad jūs rīkojaties šādā situācijā. Un, protams, korāla maina un H- 500 tas ir pamatā. Viss, kā es teicu, korāla maina uz 0,5 litri viens maisiņš un klāt pievienojam H- 500 un dzeram. Tad, kad mēs slimojam, mēs varam pat H- 500 pieaugušais cilvēks dienā izdzert 6 līdz 10 kapsulas un bērns 3 līdz 4 kapsulas. Ja? Tad mēs taisam tējas, mēs ņemam šo te paudi ar ko jeb skudrukoka mizu, varam pievienot arī lakrīces sapni. Mēs atveram šīs te kapsulas un ieberam siltā ūdenī. Ja ūdens nedrīkst būt karsts, nedrīkst būt verdošs, viņam ir jābūt siltam. Nu, es teiktu, 50 grādi, varbūt 55 un siltāks, jo, ja mēs liksim verdošā ūdenī, tad, protams, augi zaudēs savas šīs īpašības un mēs neiegūsim pretvīrusu īpašības. Nu, tad, protams, ik pa 2 stundām mēs dzeram šo tēju. Ja? Tas arī ir ļoti svarīgi. Ko līdz jūs sajūtat pirmos simptomus, tāpēc iespējas ātrāk jūs sākat dzert šo ūdeni, skudru koka mīzu, lakricu, un ik pa 2 stundām atkārtojiet un lietojat šo skudru koka mīzu. Un te var arī silvermaksīti pūst mutē, tas ir šis kolēdālais sudrabūdens, par kuru runājam. Principā, jo ātrāk sāksiet rīkoties, jo arī ātrāk jutīsies jau atkal vesels. Un korāla maina H-500 ļoti labi, negribu teikt, nosit temperatūru, bet normalizē temperatūru. Man ir bijis gadījums, ka dēls, kad viņam bija 2 gadi, viņam bija ļoti augsta temperatūra, un es viņam nevarēju dabūt iedzert šo korāla mainu H-500. Es vienkārši paņēmu un sāku viņu visu ierīvēt ar šo ūdeni. Un pēc 2 stundām viņam nokrita temperatūra. Tā kā arī pat šādi var izmantot, ja, piemēram, mājās ir mazs bērns, kuram nevar dabūt iekšā šo korāla mainu un H-500. Principā jau ir tā, ka, ja jums mājās arī ir kādi citi antiparazitārie līdzekļi, piemēram, tas pats parafaits vai ķiplociņš vai melnais rieksts, ja jūs jebko no šī varat izmantot, jo augi jau, ka tas ir antiparazitārais līdzeklis, tas nozīmē, ka viņš strādā arī uz baktērijām, uz vīrusiem iedarbojās. Ja? Principā, ja jums kaut kas ir mājās, es iesaku sazināties vienmēr ar savu mentoru un izrunāt, ko no tā jūs varat izmantot. Un tālāk es aicināšu Evitu pastāstīt par sasitumiem un pušumiem. Labvakar visiem! Man arī ir ārkārtīgi vērtīga pieredze jau 7 gadu garumā ar mājas dabas aptieciņas produktiem. Šis laikam vēl rezultāts no Sanitas klientes. Jā, es pavisam piemirsu, gribēju pastāstīt par savas klientes bērniņu, kurai bija angīna, 6 gadi. Un tas, ko viņa lietoja, bija tiešām skudru koks. Viņa vēl pielika klāt kaķa nagu, jeb cat's claw, un pēc 4 dienām strutas bija pazudušas un arī pampums pazuda. Labā puse ir pirms bilde un kreisā ir pēc bilde, bišķiņ sajaukta vietām. Un jā, iztika bez antibiotikām. Tā kā, ja jums ir biežas angīnas, es iesaku arī turēt mājās kaķa nagu. Tālāk, Evita. Jā, paldies, Sanita. Jā, aptuveni 7 gadus atpakaļ pievienojos Koraļu klubam. Uzzināju par šiem mājas aptieciņas produktiem. Man tie ļoti interesēja, un kopš tā laika esmu, kā saka, savas ģimenes nutriciologs un esmu ieguvusi tādu ļoti lielu iekšējo mieru.
Jo es tagad zinu, kā rīkoties dažādās situācijās, kā palīdzēt saviem ģimenes locekļiem, lai kas arī notiktu, jo mēs zinām, kā likums bērni saslimst piekdienas vakarā, temperatūra paceļas piekdienas vakarā, zops sāk sāpēt piekdienas vakarā, ja, vai pirms garajām svētku brīvdienām, un šie produkti vienkārši, ja tie ir mājās, tad tas ir zelta vērtībā, un mēs zinot nu, šos te padomus, mēs varam attiecīgi arī pielietot. Un jau 6 gadus man mājās nav medikamentu, jā, jo kādreiz bija liela kaste ar medikamentiem. Pēc aptuveni gada es tos aiznesu atpakaļ uz aptieku, un šobrīd manās mājās ir tikai šī te mājas dabas aptieciņa, un ar to mēs praktiski tiekam galā ar visām situācijām. Jā, Juri, vai tu uzliksi atpakaļ manu prezentāciju? Un patiesībā es piekrītu arī Sanitai par to, ka, ja jums nav konkrēti šie produkti, ja jums nav tieši skudra koks, ja jums nav varbūt tieši tur sudraba ūdens mājās, tad patiesībā pie augstēšanās vai pie temperatūras jūs varat izmantot jebkurus korāla produktus. Tas var būt pentokāns, tas var būt melnais rieks, tas var būt parafēts, tas var būt opistops, jā. Jebkuri produkti var palīdzēt tikt galā ar dažāda veida saslimšanām. Tāpēc nebaidieties eksperimentēt, jā, vienkārši lietojiet to, kas jums ir, un jūs redzēsiet, ka šie produkti nu, uzlabos jūsu situāciju, jūsu stāvokli jebkurā gadījumā. Tas ir pierādījies ļoti daudz reizes. Mana tēma šodien par sasitumiem un par skrambām nobrāzumiem. Tātad mans iemīļotais produkts, ko es vienmēr ņemu līdzi izbraukumos, ceļojumos, kad es dodos ārpus mājas vairākas dienas, tas ir noteikti Cooler Relief krēms, kuras sastāvā ir emu tauki, kampars, mentols, bosvēlija, organiskais sērs un piparmētras un ekalipta eļas. Fantastiskas pieredzes gan dažādos laivu braucienos, kad kāds vienmēr kaut kur nokrīt, sasitās vai kaut ko atsit, sasit, ja? Tad attiecīgi lietojot Cooler Relief šo te ziedi, ļoti, ļoti ātri pazūd sāpes, pazūd pietūkums, pazūd zilumi un ļoti, nu, teiksim, ātri arī sadzīst šie sasitumi. Tā kā noteikti iesaku. Ja mēs runājam arī par zilumiem, mans novērojums tātad ir tāds, ka ja bērniņš vai nu pieaugušais ir, nu, teiksim, atsitis tur kaut kur kājiņu vai celīti vai galvu, ja kaut kur pakritis, un ja mēs paspējam var teikt, nu, pirmajās sekundēs, ja tas notiek mājās un pie rokas ir mazā apaļā emu ziedīte, tad uzziežot emu oili ar tējas koku, uz vietiņas, kur varētu izveidoties zilums, šis zilums nekad neizveidojās. Ja, tas tāds mazs lifehacks no manis, ko es esmu pamanījusi, kad, ja negribās dabūt zilumu uz sasituma vietas, tad ātri vajag uzmērēt emu oili ar tējas koku. Un, jā, pie skrambām, nobrāzumiem un pušumiem, kas ir atvērtās brūces, tātad mēs izmantojam silver gēlu. Tātad mums ir šis kolodiālā šķidruma šķīdums, bet ir arī gēla forma. Ja? Un šo gēlu tātad mēs varam izmantot dezinfekcijai. Es viņu izmantoju ceļojumos arī vienkārši, lai dezinficētu rokas, nu, piemēram, nezinu, lidmašīnā vai kaut kur ceļojumā, braucot mašīnā, kad, nu, teiksim, gribas kaut ko apēst, ja, tad var arī izmantot kā ātro dezinfekcijas līdzekli. Un, protams, pie skrambām, nobrāzumiem, pušumiem mēs varam izmantot arī izsmidzināmo kolodiālā sudraba šķīdumu. Tas iedarbosies līdzvērtīgi kā silver gēls, jā. Un var izmantot arī emu ziedīt ar tējas koku šādiem nobrāzumiem. Es to parasti bērniem, kad rādu, es saku, ka tā ir brīnum ziedīte. Jā. Jā, vēl jau ir parastā emu eļļiņa, to arī var izmantot arī sasitumiem, ļoti labi dziedē. Varam iet pie nākamā slaida. Es parunāšu par vēl vienu ļoti tādu aktuālu tēmu, kā caurejas, vēdergraizes un vēdera vīrusi. Un man arī puiki iet dārziņā, un tur šogad īstenībā bija ļoti traki, kad bērni pilnīgi līdz slimnīcai tika, pa 2 nedēļām bija šie vēdera vīrusi.
Savukārt es savam puikam, viņš atnāk, viņš saka, es tā kā slikti jūtos, varbūt tur redzu, ka šķidrāka vēdera izēja vai varbūt reizi izvēmjās. Es uzreiz viņam dodu koralmainu, H-500, korāla smiltiņas un sudraba ūdeni. Ja? Un, nu, kādas 3 ēdamkarotes es viņam parasti uzreiz iedodu. Un viss ar to arī mums vēdera vīrusa epopeja beidzās. Ļoti, ļoti ātri ir iespējams uzveikt vēdera vīrusu, ja mēs zinām, ko darīt. Tā tad atkal pamatā ir šīs te ūdens, koralmaina, H-500, īpaši maziem bērniem, lai nenotiktu dehidrācija. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Un koralmaina ir ļoti spēcīgs sorbents, 200 reizes spēcīgāks pat par melno ogli. Pieaugušiem var dot uzreiz 2 maisiņus, bērnam 1 maisiņš, un mēs varam atkārtot, jā, vai vairākas reizes dienā, vai pat es esmu devusi, piemēram, 3 reizes dienā pat bērnam, jā. Es atceros pati pašu pirmo reizi, kad iepazinos ar koraļu produktiem. Mums ģimenē sākās vēdra vīrus, un es jūtu, ka man arī. Un pirmais, ko es izdarīju, izdzēru koraļu smiltiņas. Es pat nelietoju izlietotās, jo te var lietot izlietotās koraļu smiltiņas. Es izlietoju jaunu paciņu. Nu, man arī ir pilnīgi sajūta, ka man viss sakārtojās, un tā arī viss beidzās. Tad mēs varam šo te kolēdālo sudraba ūdeni dot gan bērniem, gan sev, un skudru koku mīzi atkal. Ja? Tātad pieaugušiem jau tādas lielākas devas, 3x3, bērniem ir mazākas devas, un bērniem parasti ir apmēram uz pusi mazākas devas. Bet nebaidieties, jā, skudru koks ir dabīgs, un jūs varat droši gan paši, gan bērni lietot lielākās devās. Nekas slikts nebūs, jo mums tas mērķis ir pēc iespējas ātrāk apturēt šos vīrusus, šo vīrusu vairošanos, ātri sasārmināties, un ar to arī mūsu slimošana beidzās. Un tad nākamā tēma ir ļoti aktuāla, tās ir galvas sāpes. Jā, par galvas sāpēm pastāstīšu es. Ļoti, manuprāt, viena no mājas attiecības visaktuālākajām tēmām, jo galvas sāpes tās ir visbiežākās varbūt parādības, kas rodas ģimenē. Un pirmām kārtām ka mēs pievēršam uzmanību, tas, protams, ir ūdens trūkums, jo tikko man mājās kādam parādās galvas sāpes, jā, tad pirmais jautājums ir tā. Cik tu šodien izdzēri ūdeni, un vai tu vakar dzēri ūdeni? Ja? Tātad, tas ir pats pirmais galvas sāpju līdzeklis ir koralmaina. Ja? Tātad dehidratācija, kad ir organismā izjaukt šis te līdzsvars, ūdens līdzsvars un skābes sārmu līdzsvars, un līdz ar to tad arī sākās galvas sāpes, jo samazinās apasiņošana, skābeklis pietrūkst mūsu smadzenēm un attiecīgi sāk sāpēt galva. Tāpēc mēs šajā situācijā pirmais, ko darām, sagatavojam koncentrētu koralmainu ūdentiņu, 1 maisiņu liekam uz glāzi ūdens, un es pievienoju vienmēr arī kapsulu H-500, jo H-500 mums ir tas, kas palīdzēs papildināt tātad mūsu asinis ar skābekli. Ja, jo tas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai tātad apgādātu smadzeņu neironus ar skābekli. Tālāk, ātrais risinājums ārpus mājas, ja, jo tas, kas man vienmēr līdzi, tas vienmēr man ir H-500 mazajā korāla maciņā. Paņemšu pēc tam parādīšu, kāda izskatās mana, teiksim, ikdienas aptieciņa, kas man ir līdzi. Un tātad ātrais risinājums, 2 kapsulas, H-500 pabērt zem mēles. Ja, tātad, protams, H-500 ir nedaudz tāds putojošs, nedaudz tāds varbūt pakodīs zem mēles, bet savukārt šis te produkts iedarbosies ļoti ātri. Ja būs pabērts zem mēles, tad iedarbība ir praktiski tūlītēja un tātad uzlabo asins cirkulāciju un šūnu apgādi ar skābekli. Tad atkal uzlabojam šo cirkulāciju, lai apgādātu galvas neironus ar
skābeklīti. Tālāk, tā tad ir galvas sāpju veids, ko sauc par saspringuma galvas sāpēm. Šīs galvas sāpes lielākoties rodās cilvēkiem, kuri sēž pie datora, kuriem varbūt ir nepareiza pozīcija, spranda, nu, teiksim, ir savilkta no šīs nepareizās sēdu pozīcijas. Ir ļoti saspringts darbs, kur ir ļoti daudz varbūt šie mentālie procesi, ja, kad ir daudz jādomā, daudz uzdevumu, reizē jārisina dažādas lietas. Un es atceros, kad pirms 20 gadiem, kad strādāju mārketingā, tad man arī, teiksim, tieši šī problēma bija ar saspringumu galvas sāpēm, jo kā likums katru pēcpusdienu ap 3, 4 man sāka sāpēt galva. Un es iedzīvojos tādā lietā kā ibumetīna atkarībā. Ja jūs nezinājāt, tad lietojot katru dienu nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, sākas atkarība. Ja? Un organisms pats sāk pieprasīt šo te medikamentu. Ļoti interesants fenomens. Es to izbaudīju un atbrīvojos no šīs atkarības, vienkārši pārtraucot lietot šo medikamentu. Tā kā esiet uzmanīgi ar katru dienu, ja jūs lietojat šos te nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus. Tā vietā pie šīm saspringuma galvas sāpēm ļoti labi palīdz magnīts. 2-3 kapsuliņus uzreiz varam izdzert. Man atkal patīk pašķaidīt, vienkārši izbērt ūdenī vai izbērt magnīju pa tiešo mutē, uzdzerot ūdeni, ja, tad lai produkts ātrāk iedarbotos. Un grifonija 2 kapsuliņas arī zem mēles var uzreiz pabērt, lai tātad atslābinātu šos te saspringtos savilktos, saspazmētos asinsvadus un atbrīvotu arī šo te savilkto sprandas daļu. Un tikpat labi arī varat droši sasmērēt, ja jūs jūtat, kad ir saspringums sprandas daļā, tad sasmērējam ar Cool Relief ziedīti, ja, jo Cool Relief ziedīti palīdzēs atslābināt arī šos te saspringušos muskuļus. Tā tad vēl ir trešais galvas sāpju veids, tas ir tas mans iedalījums, kā es to redzu, ja, tad tās ir intoksikācijas izraisītās galvas sāpes. Tas var būt no pārtikas, ko mēs lietojam, ja, piemēram, tas pats mononatrija glutamāts E621 arī var izraisīt galvas sāpes. Ja, un, ja mēs esam ēduši nevisai kvalitatīvu ēdienu un neesam dzēruši pietiekoši daudz varbūt ūdeni, tad šī organisma intoksikācija, vai tas var būt alkohols, kas lietots iepriekšējā dienā, ja, un nākamajā dienā ir tādas dīvainas galvas sāpes, tad šajā gadījumā mēs varam izmantot aknu produktus. Un, lai tas cik dīvaini arī neizklausītos, tieši aknu produkti var palīdzēt atbrīvoties no galvas sāpēm. Es parasti lietoju artišoku, lietoju viņu tējā, tad uztaisu tēju no 3 kapsulām. Izberu kapsulu saturu tātad krūzē, uzleju ar siltu ūdeni līdz 60 grādiem, nedaudz uzlieku vāciņu, lai ievelkās, un tad izdzeru šo artišoka tēju. Tikpat labi tas var būt arī fanditoks, tātad viens tiks sajaukts ar siltu ūdeni vai burdokrūtu, ja, 3 kapsulas arī tējā. Protams, ka produktus var lietot kapsulu formā, bet, kā jau es teicu, tad, kad mums sāk sāpēt galva, tad, protams, ka mēs gribam pēc iespējas ātrāk no šīm galvas sāpēm atbrīvoties un ir jārīkojās diezgan ātri pie pirmajām pazīmēm, kad galva paliek jau tāda dīvaina, ja, tad es iesaku noteikti rīkoties, negaidīt, ka man tā galva sāks jau tur pamatīgi sāpēt un pulsēt, ja, bet drīzāk uzreiz pie pirmām sajūtām jau rīkoties. Es personīgi esmu darījusi tā, ka es paņemu, iebaru 2 H-500, es pajūtu, kas notiek. Ja galvas sāpes nemazinās, tad es iedzeru vēl 2 magnīvus, ja, 2 grifonijas, un ja vēl nemazinās, tad es ķeros pie artišoka tējas. Ja, tā ir tāda mana stratēģija, jo reizēm nav iespējams noteikt, no kā ir šīs galvas sāpes, vai tas ir saspringums, vai tā ir intoksikācija, ja, vai tas ir dehidratācija. Tāpēc es praktiski daru to visu uzreiz un skatos pēc rezultātiem. Man arī ir labi rezultāti ar manu dēlu, kurš ir tagad pusaudzis, un viņam arī šad sāp galva, un praktiski mēs vienmēr tiekam galā ar siltu ūdentiņu, kuram ir pievienota kapsula H-500.
iedarbība varbūt nav tūlītēja, bet nu, aptuveni stundas laikā galvas sāpes ir pārgājušas. Ja? Tā kā būtībā mans bērns nav lietojis ibumetīnu, ja, vai kaut kādus šos pretiekaisuma līdzekļus vispār. Jā. Nu, lūk, tā kā tas ir par galvas sāpēm. Tālāk būs arī Sanita pastāstīs par asinsspiedienu, jo arī, protams, pie augsta asinsspiediena var būt šīs te galvas sāpes. Tur, teiksim, produkti, kas vēl var palīdzēt pie galvas sāpēm, ko var mēģināt, tas ir asimilators, un tās ir korālmaiņas smiltiņas. Jā, tā kā arī vēl būs vēl citas variācijas, ja, par galvas sāpēm. Tā, iesim tālāk. Nākamā tēma arī ļoti interesanta. Tātad pārēšanās, ja? Pārēšanās un saindēšanās ar pārtiku. Tātad latviešiem ir dažādi skaisti svētki, kuros kā likums cilvēki mēdz pārēsties. Ja? Un šeit gan tas pirmais padoms noteikti būtu tāds, ka, ja mēs zinām, ka mums priekšā ir svētki un sēšanās pie svētku galda, tad tajā dienā es vispār iesaku, nu, teiksim, no rīta varbūt pat nēst, ja? Vienkārši dzert visu dienu siltu ūdentiņu, skaloties, ja? Iedzert pietiekoši daudz ūdens, jo, nu, kā mēs zinām, kad piesēžamies pie svētku galda, tad dzert ūdenim, nu, ūdenim vairs nav laika un nav arī vietas. Nu, lūk, un pirms sēšanās pie svētku galda, tad arī iesaku uzreiz jau iedzert asimilatoru vai papāju, ja, kā nu kuram, un arī korālu lecitīnu. Ja, tad tas palīdzēs mums sagramot un sašķelt gan taukus, gan ogļhidrātus, olbaltumvielas un atvieglos šo te gramošanas darbību. Protams, ka asimilatoru un lecitīnu var lietot arī pēc ēšanas, ja, kad atgriežamies mājās, un ja mums ir šī te pilnuma sajūta, ja, tad asimilatoru var bērt arī zem mēles, un lecitīnu var skaisti izkošļāt, jā. Savukārt, ja ir notikusi saindēšanās ar pārtiku, tad tajā gadījumā jau mēs, nu, tad jums ir slikta duša, tad mēs jau lietojam korālmaiņas smiltiņas, ja, tātad, kā jau Sanita stāstīja, atplēšam vaļā maisiņu, var lietot gan svaigas smiltiņas, gan izlietotas, un pieaugušiem tie būs 2 maisiņi reizē, un bērniem 1 maisiņš. Svaigās smiltiņas priekš bērna varētu būt, nu, teiksim, šī te, nu, teiksim, tāda nedaudz asāka garša, tāpēc es parasti bērniem ieberu ēdamkarotē un jau uzlaju virsū ūdentiņu, ja, lai bērniņam vieglāk ir iedzert, jo, ja izberam sausās smiltiņas mutē, kas ir svaigie maisiņi, tad var pakost. Ja, pakost šī askorbiņa skābe var nedaudz pakost mutē un radīt tādu, nu, teiksim, sīvuma sajūtu, nu, tas pēc pieredzes. Tad dodam, protams, arī gremošanas fermentus, asimilatoru, un bērniem tā ir papaja, un dabas antibiotiķi, skudra koka mizu, ja, droši 5-10 kapsulas var dot arī reizē, ja, vai tējā, kā ir vieglāk iedzert, un sudraba ūdeni vienu ēdamkarotu 4 reizes dienā, vai bērniņam vienu tējkarotīti, ja, 4 reizes dienā. Un, protams, atbalstam aknas, ja, jo aknas mums būs tās, kurām būs jātiek galā ar šo intoksikāciju, un tāpēc noteikti izmantojam jebkuru aknu produktu, kas mums ir mājās. Artišoks, burdoks, fandetoks, zaferāns, tas var būt arī, ja, nu, principā jebkurš produktiņš. Iesim tālāk, un nākamā tēma tad ir paģiras. Jā. Tātad tie, kas vēl joprojām lieto alkoholu, tātad ir tādas foršas receptes tieši paģirām. Un mana pieredze, nu, tātad liecina par to, ka šī te recepte un šis te kombinācija, teiksim tā, šī kombinācija ļoti ātri palīdz mazināt arī promiles. Esmu ar vīra draugiem eksperimentējusi, izmēģinājusi, un varu teikt, ka tas reāli strādā. Tātad, ja pēc ballītes, tātad nākamajā rītā
pamostamies ar paģirām, ar sāpošu galvu, ar trīcošām rokām, ar bezspēku, ja? Un tā tālāk, tad mēs uzreiz gatavojam atkal koncentrētu korālu mainu. Vienu maisiņu liekam uz glāzi vai uz puslitru. Pievienojam 1 līdz 2 kapsulas H-500 un liekam klāt arī šim dzērienam, pieberam klāt 1 kapsulu asimilatoru. Teikšu godīgi, nav visai garšīgi, bet ļoti, ļoti palīdz. Jā. Un tad, kad ir izdzerts šis te kokteilītis, tad mēs pēc pusstundas apmēram dzeram Fandetoks dzērienu. Tad sajaucam Fandetoks ar siltu ūdeni un tad izlietojam. Un, principā, šo procedūru var atkārtot pēc nepieciešamības, un papildus, protams, no rīta pieceļoties var arī iedzert šīs korāla maina smiltiņas, izlietotās vai arī svaigās, ja tad pieaugušam cilvēkam divus maisiņus. Korāla maina smiltiņas var lietot tik pēc 2 stundām. Ja nepāriet šīs intoksikācijas pazīmes, tad mēs turpinam lietot šo sorbentu, lai absorbētu to, kas zarnu traktā ir, tā tad rada šīs problēmas. Nu, lūk, bet mēs jau varam negaidīt tās paģiras, kas ir pēc ballītes. Tāpēc atnākot jau mājās, tajā pašā vakarā, principā vienalga ir vai nav slikta pašsajūta. Mēs varam jau vakarpusē iedzert šīs korālmaiņas smiltiņas, izdzert arī Fandetoks tēju pirms gulētiešanas, un arī, ja ir šī pilnuma sajūta, tad varam arī iedzert asimilatoru. Un neaizmirstam to, ka patiesībā jau dodoties uz ballīti, mēs varam somiņā ielikt šos korālmaiņu maisiņus un ļoti gudri iemest pāris maisiņiem vīna pudelē vai stiprā alkoholiskā dzēriena pudelē, lai absorbētu šos sulfītus un lai mums tā galva nemaz nesāpētu nākamajā rītā. Ja? Tā kā šo jau, es domāju, ka ļoti daudz zina, bet šis padoms vienmēr noder. Jā, iesim tālāk. Jā, daudz noteikti domā par cik tuvojas vasara, kā iegūt skaistu iedegumu. Es zinu, ka ir cilvēki, kuri izejot saulē, saka, ka nekad neiedeg, nepaliek brūni, bet paliek sarkani un pēc tam vienkārši vai nāda sāk iet nost vai vispār pazūd, ja tas neveidojās skaistais brūnums. Un tad ir jautājums, ko darīt. Un pats pirmais noteikums šeit ir atbalstīt aknas. Jo aknas ir tās, kas veido pigmentāciju, ja, atbild, lai mēs paliktu brūni, un tādēļ mēs atbalstam aknas. Ja. Protams, tas jādara jau laicīgi, gatavojoties sezonai, tā kā, ja neesat vēl iegādājušies aknu produktus, tad iesaku artišoku, rīždaļu sakni, kas ir burdokrūt, vai tas pats Fandetoks, ja, ļoti labi palīdzēs uzlabot aknu darbību un uzlabot tātad šo te smukā brūnuma iegūšanu. Protams, ir jārūpējas par hidratāciju, jo jūs jau nevēlaties būt tādas nodegušas rozīnes. Jūs vēlaties būt skaisti ar hidratētu ādu, tāpēc noteikti svarīgi ir dzert ūdeni. Un, ja parasti mēs iesakām 30 līdz 40 ml uz 1 svara kilogramu, tad, kad mēs atrodamies saulē, tad šim te ūdens daudzumam ir jābūt lielākam - 40 un pat 50 ml. Noteikti H-500 antioksidanti. Tā profilaksē teikšu 2 kapsulas dienā, bet tad, kad mēs atrodamies saulītē visu dienu vai ilglaicīgi, tad droši var 6 kapsulas. Ja, un ja veido šie te apdegumi, vai drīzāk, lai neveidotos apdegumi, mēs dzeram vismaz 6 kapsulas H-500. Nav jābaidās atkal, kad ir liels devas, jo mierīgi līdz 10 kapsulām dienā pieaugušais cilvēks drīkst izdzert. Un tas arī palīdzēs veidoties vienmērīgākam šim te iedegumam. Pati pagājušajā gadā biju Turcijā, sanāca apdegt, bet par cik es izmantoju gan šo H-500, gan aknu atbalstu, gan arī es smērēju emu taukus. Beigās āda nemaz negāja nost. Ja vīrs, kurš teica, ka tas viss ir pupu mizas,
Pēc tam atbraucām mājās, un viņam gāja āda nost, lai gan viņš ir tumšais tips, un viņam praktiski nekad neiet āda nost, viņš ļoti smuki iedeg, bet es esmu tas gaišais tips, un man beigās bija skaistāks iedegums nekā vīram. Nu, lūk, un tad mēs varam izmantot emu taukus. Šodien speciāli meklēju, cik emu taukam dabīgi ir šī te SPF aizsardzība. Viņa ir ļoti niecīga, tikai SPF2, bet ja kāds no jums, tāpat kā es, ir pret šiem sintētiskajiem sauļošanās krēmiem, tad šī ir ļoti laba aizsardzība. Un man, piemēram, bērni vasarā praktiski visu laiku ir pāru. Es viņus iekšā vispār nevaru noturēt. Viņi man te pusklika un visādi skraida, un es viņiem vienmēr visu te muguru un plecus ar emo eļļu iesmērēju. Viņi man nekad nav apdeguši. Vienmēr smugs brūnumiņš un viss ir kārtībā. Tā kā mēs iztiekam ar emu eļļiņu. Jā, tas ir par iedegumu. Un tālāk iesim uz ceļojumiem. Apdegumi. Jā, es aizmirsu par apdegumiem. Tad, kad mēs atrodamies ilglaicīgi saulē, tie arī var būt apdegumi, ja, var veidoties apdegumi. Šeit ir manas mammas kolēģe no Vācijas, kura vārīja ievārījumu. Nezinu, kā viņai tas izdevās, bet viņa aplaucēja sev, sanāk, sejas lejas daļu un dekoltē zonu. Jautāja, ko darīt. Viņa lietoja silvermaks, tātad uzpūta silvermaks sākumā, lai mēs visu tā kā dezinficējam, un pēc tam smērēja emoeļu. Viņai nebija pieejams silvergēls, tāpēc mēs darījām šādā veidā. Un šis rezultāts ir tikai 3 nedēļu laikā. Ļoti, ļoti strauji notika dzīšanas procesi. Un arī tad, kad jūs saulītē apdegat, tas pats vispirms uzpūšat uz sejas silvermaks, ja, koloidālo sudrabūdeni, jūs tā kā nodezinficējat sevi, kad nožūst šis koloidālais sudrabūdens, tad mēs smērējam emu eļļu, emu taukus. Un emu tauki ļoti palīdz arī ādiņai dziedēties, ja, tāpēc arī veidosies skaistāks iedegums, runājot par iedegumu. Un tad dosimies pie ceļojumiem. Tad, kad mēs braucam ceļojumos, tad arī īstenībā ir jābūt līdzi produktiem. Īpaši, ja mēs dodamies uz kādām eksotiskām valstīm, kur ir, pieņemsim, es zinu, kad cilvēki dodas uz Ēģipti, tad praktiski visiem ir visādi vēdera vīrusi un visādi brīnumi piemetās. Tāpēc mums vienmēr ir jābūt līdzi kaut kādam antiparazitāriem līdzeklim. Vai nu tas ir skudru koks, vai nu tas ir kaķenaks, vai nu tas ir parafaits, vai nu melnais rieksts, vai ķiplociņš, vienalga, kaut kam ir jābūt vismaz vienam. Kā te ir rakstīts, ka mēs varam izmantot gan antibakteriālos produktus, ja, kas būtu šie te skudru koks, bet, ja mēs esam eksotiskās valstīs, vienmēr dara paņemt arī antiparazitāro produktu, kuram ir arī iedarbība uz šiem te helmintiem, jo atrodoties svešā valstī ir ne tikai citas baktērijas, bet arī citi parazīta veidi. Un tad noteikti jābūt līdz tēkoka eļļiņai. Tad, kad jūs mazgājat zobus, uzpiliniet uz zobu pastas tēkoka eļļu. Tādā veidā jūs arī dezinficēsiet, jo arī mēs nezinām, kāds ūdens tur ir, ja, un tādā veidā mēs atkal sev pasargājam no infekcijas. Noteikti jābūt līdz izlietotiem korāļu maisiņiem, jā, tātad, ja ir caureja, saindēšanās, slikta duša, tās pašas galvas sāpes, ja, lai jums ir ko izmantot. H-500, atkal tie paši visādos gadījumos, ja sākas svemšana, mums noteikti vajadzēs H-500, ja mums ir temperatūra, vajadzēs H-500, ja mums ir galvas sāpes, vajadzēs H-500, ja tāpēc būtu labi H-500 būtu parokai. Tiem, kuriem ir raksturīgi šie te aizcietējumi, ir tādi cilvēki, kuri ceļojot, vienmēr iedzīvojas aizcietējumos, tad ir jābūt par rokām magnijam. Magnijs palīdzēs šo lietu risināt. Es pat teiktu 2x2 kapsulas droši var. Ja liekas, kad ir par daudz, tad var samazināt devas. Un ja ir pa maz, var palielināt devas. Jūs sajutīsiet, kur ir tā jūsu īstā deva. Vēl var arī ir mums tāds metastiks, kas uzlabo mikrobiomu un arī var uzlabot šo te vēdera izeju. Fandetoks, protams, šis te aknu atbalsts, par kuru jau arī Evita daudz runāja, 1 līdz 2 reizes dienā, ja mēs atbalstam savas aknas.
jo mēs ēdam vairāk nekā vajadzētu, savādāk ēdienu, bieži vien traknāk ēdienu nekā ierasts, tāpēc aknām noteikti ir nepieciešams atbalsts. Un iespējams jūs ievērojāt, ka produkti visu laiku jau atkārtojās, tikai katrai situācijai mēs viņus drusku, varbūt nedaudz pielietojam, bet arī īsti nē. Man liekas, ka visu laiku ir vienāda pielietošana. Tālāk došu vārdu Evitai par kukaiņu kodumiem. Paldies, Anita. Jā, es mazliet papildināšu varbūt par šiem te ceļojumiem. Jā, jo patiesībā es esmu cilvēks, kam arī ir šie te ceļojuma aizcietējumi. Tā kā es parasti izmantoju schēmu, kad es šo te magnīju lietoju uzreiz 5 kapsulas. Nu, tā tad nevis 2x2, bet uzreiz tad vienā reizē vismaz 5. Un tad, principā, ļoti ātri ir, nu, tātad 2 stundu laikā, principā, vēders, nu, tātad iztīrās un viss ir kārtībā. Jo ir tiešām gadījies tā, ka vēders neaiziet pat 4, 5 dienas, un tad ir ļoti, ļoti, nu, tātad grūti atpūsties, ja ir tāda problēma sākusies. Es apsolīju parādīt arī savus ikdienas komplektiņu, kas man vienmēr ir līdzi un arī ceļojumos. Tātad man ir šis te korāli tāds maciņš, kuru var iegādāties internetā vai veikalā. Ja, tad šeit man ir sakomplektēti tie produkti, kas var noderēt jebkurā, nu, teiksim, ikdienas situācijā. Tur ir A-500, tur ir grifonija, tur ir skudru koka mīza, ja, jo mēs zinām, ka ziemā jebkurā brīdī var sākt kakls kasīties vai deguns niezēt, ja, un tad man vienmēr līdzi ir skudru koks. Tāpat arī labās baktērijas, grifonija, kāds magnīs. Ja? Tā kā šeit ir tāda ātrā palīdzība, kas man vienmēr ir līdzi. Un šajā mazajā flakoniņā man ir līdzi Silver Max. Tātad, kāpēc es viņu esmu ielējusi šādā mazā pudelītē? Pirmām kārtām rokas somiņā, protams, ir daudz ērtāk, kad ir mazs izmērs, bet šis ir mans lidojuma iepakojums, ar kuru es tātad dodos iekšā lidostā. Jo, ja jūs esat pamanījuši, tad Silver Max mazais iepakojums ir 118 ml. Un mēs zinām, ka rokas bagāžā mēs varam paņemt šķidrumus līdz 100 ml. Vai ne? Tā kā uzmanieties, ka jums neatņem, ja jūs ņemsiet līdzi veselu mazo pudelīti. Tāpēc es ielēju šādā mazā iepakojumā, un pirms doties iekšā lidostā, jebkurā ceļojumā, es iesaku tātad nopūst seju, iepūst degunā, iepūst mutē un iepūst acīs. Ja, tātad kolodālais sudrabs ir mūsu galvenais antibakteriālais produkts, un tā ir mūsu aizsardzība. Ja? Un šis ir ārkārtīgi svarīgi pirms ceļojuma, jo kur satiekās visi pasaules vīrusi, kur satiekās visas pasaules baktērijas, tā ir lidosta, tā ir lidmašīna, un ticiet man, tas ir tā vērts, ja, ka jums līdzi ir šis te brīnum līdzeklis. Un var teikt, ka praktiski neesmu nekad slimojusi pēc ceļojuma, ja, jo vienmēr ir nu, šis te līdzi. Tāpat arī ziemā, dodoties ārā no mājas, ja, tad šis ir pats pirmais, ko es daru, un kas man somiņā ir, ja, tad degunā, mutē, uz sejas, acīs. Jo tās ir vīrusa nu, iekļūšanas vietas mūsu organismā. Un Juri, uzslēdz manu slaidiņu, es arī sagatavoju tādu mazu info par to, ko tad es ņemu līdzi dodoties pie dabas ar ģimeni, jo vasara tuvojās, mēs visi braucam ar teltīm, mēs braucam ar laivām, ja, un tā tālāk, un tad arī vienmēr es ielieku tātad ceļojuma somā, tātad skudru koku mīzu, ja nu gadījumā kāds saslimst vai apaugstējās, vai ieko žērce, kā man pagājušajā gadā, ja par ērcēm arī pastāstīšu. Tāpat es vienmēr ņemu nu, tātad līdzi šo te Cool Relief smērīti. Vienmēr. Man arī ir tāds mazāks iepakojums, kurus viņu esmu pārlējusi ar pumpīti, un man vienmēr līdzi ir Cool Relief ziedīte. Teisko keļu ēterisko arī, kas ir kā universāls antibakteriālais produkts, gan uz kodumiem, gan uz kukaiņiem, lai atbaidītu kukaiņus, jo ja mēs apsmērējam teisko ēterisko eļļiņu ap potītēm un ap roku locītavām, ja, tad ejot sēnēs, ja, ērces jums nelīdīs tik daudz virsū, ja, kā parasti.
Tāpat arī saules apdegumiem, ja, tātad vai arī pie ugunskura var bērni apdedzināties, vai arī paši, ja, tātad tas pats silvermaks emu eļļiņa ir līdzi izlietotie koralmaini maisiņi, ja kādam tur vēders sagriežās vai saindēšanās, un tas pats H-500. Un silver gēliņš arī nobrāzumiem, roku dezinficēšanai un tā tālāk. Tā kā tās ir tās lietiņas atkal, kuras mēs ņemam līdzi. Tālāk iesim tad pie tiem kukaiņu kodumiem. Tātad, ja mēs runājam tieši par kukaiņu kodumiem, nākamais slaidiņš, jā, tātad izmantojam tātad, ja ir pampšana, ja sākusies ir sacies uztūkums, bites, lapsenes, ja, tātad ātri noteikti arī taisam koncentrētu koralu ūdentiņu, liekam, beram klāt H-500, 2 vai pat 4 vai 6 kapsulas var arī likt klāt atkarībā no tā, kāda ir tā situācija, jo reizēm arī var būt tā, ka iekož kaklā vai iekož mutē, ja šis te bite vai lapsene, ja, un tad ir ārkārtīgi jau šī situācija ir bīstama. Tā kā dzeram, jā, šo te koncentrēto ūdentiņu un uz koduma vietiņas tātad vai nu silver gēls, vai nu silver maks, ja, un tā tālāk. Tad, protams, noteikti noderēs arī mazais emu oil ar tējas koku mazā smērīte, ja tas arī samazina niezi, samazina tūskas, ko rada šie te kodumi, un arī, jā, var izmantot pūšamo silvermaks. Ja? Tā kā šie visi produktiņi palīdzēs mazināt gan sāpes, gan tūskas, ja? Gan arī šo te pietūkumu, ja rodās jau tā kā alerģiskas reakcijas. Jā, iesim tālāk. Un tad pastāstīšu par ērču kodumiem. Tad mums ir speciāla programma pēc ērces koduma, kuru tātad mēs lietojam vismaz mēnesi pusotru. Šī programma ir redzama uz ekrāna. Bet es pastāstīšu savu pieredzi, kā es rīkojos šobrīd. Pagājušajā gadā man ģimenē bija 3 ērces. Viena bija man, viena dēlam un viena manai mammai. Un patiesībā šobrīd ir ļoti ērti tas, ka šo te ērci, kas jums ir iekodusi, ir iespējams nodot jebkurā gulbju laboratorijā. Un gulbju laboratorijā tātad tepat Kuldīgā, es esmu no Kuldīgas, tātad, ja kādreiz šīs te ērces, kas ir iekodušas, vajadzēja vest uz Rīgu, jā, lai pārbaudītu, vai šī ērce ir inficēta vai nē, tad šobrīd to var izdarīt jebkurā gulbī. Un tad man pagājušos ar iekodu ērce, man bija līdzi skudurkoka mīza, man bija līdzi tējas koka eteriskā eļļiņa. Un jā, tad uz koduma vietas uzreiz uzsmērēju pēc izraušanas tējas koka eļļu. Sāku dzert lielās devās skudurkoka mizu. Kad atbraucu mājās, tad es pievienoju kolostrumu, kaķa nagu, ja, silvermaks un aizbraucu šo te ērci nodot uz laboratoriju. Analīzes ir apmēram gatavs 3 dienu laikā, un tikmēr es dzēru lielās devās šo te programmu, un tad, kad saņēmu analīzes, kuras bija negatīvas, tad attiecīgi arī ar mierīgu sirdi, ja, varēju pārtraukt lietot šo programmu, bet un tā arī, principā, gan mammai, gan dēlam, ja, tieši tas pats, tāda pati pieredze, un viss tad beidzās ļoti, ļoti labi. Tā kā es iesaku, analīzes maksā aptuveni 30 eiro, bet es uzskatu, ka tas ir tā vērts, lai, kā saka, sirds ir mierīga. Jā, un bērniem tātad devas ir 2 reizītes mazākas. Jā, iesim tālāk. Jā, paldies. Man liekas, ka ērču programmai ir jābūt mājās katram, kurš dzīvo laukos vai reģionos, kur tiešām ir izplatītas šīs ērces. Jo ir tādi reģioni, kur ir tie sarkanie reģioni, kur ir ļoti daudz ērces. Tad, man liekas, ir ļoti vērtīgi tādu programmu turēt mājās. Tālāk par asinsspiedienu. Ir cilvēki, kuriem ir augsts asinsspiediens, ir cilvēki, kuriem ir zems asinsspiediens. Un ļoti interesanti, ka abos šajos gadījumos var gadīties tā, ka pie vainas ir magnīta trūkums organismā, gan kad ir augsts, gan kad ir zems. Bet šeit vairāk parunāsim par akūtām situācijām. Ja? Jo, protams, lai regulētu asinsspiedienu, mums ir ļoti jāstrādā pie asins kvalitātes.
pie aknu veselības, un tur jau ir jāstrādā vairāk ar organismu attīrīšanu. Bet, ja mums ir tāda akūta situācija, kad paceļās asinsspiediens, tad mēs arī izmantojam korālu mēmu un H-500. Ja, mēs tad sārminam organismu. Zem mēles beram 2 kapsulas grifoniju, 2 līdz 3 kapsulas asimilātoru, atkal atveram un beram zem mēles, lai nerastos insulti un infarkti. Q10 1 kapsula, lai palīdzētu sirsniņai pumpēt šīs asinis, un lecitīnu. Pārkožam, izsūcam 2 kapsulas. Ļoti labi strādā šī programma. Varu padalīties. Man īrijā ir klients, kurš ir bodybuilders. Diemžēl viņš nevēlējās pievienoties šodien, padalīties kautrīgs, bet par cik lieto dažādas palīgvielas, tad viņam ir šī problēma augsts asinsspiediens. Un viņš saka, nekas nepalīdz tik labi kā tieši šī te programmiņa. Ja ir tāda problēma, visu dara pēc protokola, un viņš saka, burtiski 20 minūtēs asinsspiediens sāk krist lejā. Un tad ir arī, protams, cilvēki ar zemu asinsspiedienu, ja tā tad ir atkal korāla mēnu H-500, atkal mums ir grifonija, 2 kapsulas zem mēles, atkal mums ir asimilātors, Q10 un lecitīns, bet šeit klāt vēl nāk aktīvīns un mindsets, tas tā kā mazliet tādai uzmundrināšanai. Tā kā, ja jums ir kāda no šīm problēmām, noteikti turat par rokai šos produktus. Un tālāk es došu vārdu Evitai, arī tāda ļoti nopietna tēma kā urīnceļu iekaisumi. Jā, tad vasarā daudz saskarās arī ar šo te lietu, kas saucās urīnceļu iekaisumi. Un arī es pati esmu ar tiem saskārusies. Un pats pirmais padoms, ko es jums varu ieteikt, atkal kā profilakse, ja, lai tas nenotiktu vasarā, tad nekad nenokārtojieties, ja, pa mazo vajadzību ūdenī. Tas īpaši attiecās uz sievietēm, bet īpaši, protams, arī uz visiem, jo tad, kad mēs to darām, nezinu, vienalga jūrā vai dīķī, ja, vai upē, nav būtiski, bet tā ir iespēja, ja, šīm te baktērijām iekļūt mūsu urīnceļos. Tā kā tas ir pats pirmais, un arī saviem bērniem nekad neļaujiet čurāt ūdenī. Ja, tā kā tas ir tas pats pirmais, kas svarīgākais būtu visiem jāzina, un tātad urīnceļu iekaisumi. Protams, mēs atkal dzeram koncentrētu korālu ūdeni, un pie urīnceļu iekaisumiem ārkārtīgi svarīgi dzert daudz. Jā, parasti cilvēki var, teiksim, par cik tas ir diskomforts, par cik tās var būt sāpes urinē, jo cilvēks pārstāja lietot, ja, ūdeni vai samazina ūdens daudzumu, tad tieši otrādi šīs baktērijas ir jāskalo ārā. Ja, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi dzert daudz, un mēs, protams, pievienojam arī H-500 šim te ūdentiņam un dzeram. Protams, skudru koka mizu, ja, pa 5 kapsuliņām 3 reizes dienā. Varam pievienot arī kaķa nagu pa 2 kapsulām 3 reizes dienā, un, protams, mēs uzreiz dodam atbalstu arī mūsu nierē. Alfa, tā ir zāle, dabas zālīte, kas zina nieru kodu un ļoti labi atbalsta šo te nieru filtrāciju uzlabo. Un tāpat arī var pievienot jauno combination flow, ja, tad dzērveņu, kosas un jā, tātad šo te principā nieru kombinācija. Ja, tā ir arī tāda fantastiska nieru kombinācija, ko pirms tam es pirku atsevišķi aptiekā, ja, šīs lietas. Tad tagad combination flow apvieno šos te ekstraktus, ja, vienā produktā, kas ir ārkārtīgi brīnišķīgi un labas ziņas tiem, kuri saskarās ar šīm te iekaisumiem. Protams, tas, kas visātrāk palīdz, un tas ir tāds arī mans lifehacks, ko es vienmēr izmantoju, ja man ir sajūta, kad sākas urīnceļu iekaisums, tad pirmais, ko es daru, uzreiz lielākā devā lietoju Silver Max, jo šis te, ja jūs atkal to pirmo mirklīti uzķersiet, ja, tad jums tas iekaisums vienkārši var, neaizies viņš tālāk, neaizies akūti, tāpēc nebaidamies, es pat teiktu, kad es izdzeru kaut kādas 3-4 ēdamkarotes uzreiz, tā kā tajā pirmajā momentā, ja man ir pie rokas Silver Max, un attiecīgi
tad es iedarbinu pārējo to protokolu ar alfu, ar skudrkoka mizu. Bet visātrāk nepatīkamās sajūtas noņems tieši silvermaks. Silvermaks iedarbosies visātrāk. Ja. Un var, protams, arī izmantot, es arī esmu izmantojis ceļojumos, kad man varbūt nav līdz tik daudz šis silvermaks, tējas koka ēterisko eļļu, pilinot viņu kapsuliņās iekšā vai nu klāts kudrkokam, vai nu lucernai, atķibinu kapsuliņu vaļā, iepilinu tējas koka 2 pilienus un aiztaisu ciet, ja. Un tādā veidā arī var lietot iekšķīgi tātad ēterisko eļļiņu. Un tātad, jā, tas, kas ir vēl tāds lifehacks iz dzīves, sievietes tātad var šo te kolodālā sudraba ūdentiņu pūst, tad paceļot kājas gaisā, mājās kājas pret sienu un pūšam silvermaks, tātad iekšā apakšā pa taisno, ja, un paturam kājas gaisā, kamēr viss tur satek, ja, un attiecīgi arī ir diezgan ātri uzreiz šis te atvieglojums. Ja, tā kā arī lokāli, ja, tad mēs varam izmantot silvermaks, pušot pa taisno iekšā. Ja. Tā kā, un vēl tāds glābējs, ja ir ļoti, ļoti jau traki, ja, un jūs saprotat, ka kaut kā negrib atkāpties tas urīnceļa iekaisums, tad man liels palīgs ir bijis arī fitovirons. Ja, tātad fitovirons, tas ir mūsu tāds imunitātes, nezinu, kā viņu nosaukt, flagmanis, ja, kas apvieno 21 dabas zālīti, kas palīdz tātad stiprināt gan iedzimto, gan iegūto imunitāti, un pie urīnceļa iekaisumiem, un arī, protams, pie tur apceļu, bronhītiem un citiem apceļu, citām arī problēmām ļoti fantastiski palīdz. Tā kā tas arī ir tāds palīgs, ko var izmantot, jā. Iesim tālāk. Jā, paldies, Evita. Nenobīstaties no tā, cik daudz dažādu produktu tika nosaukti, bet es domāju, jums ir jāpievērš uzmanība, ja kādam, piemēram, ir šie urīnceļa iekaisumi vai ir ērces tuvumā lielā daudzumā, tad šajā gadījumā vienkārši jums ir jābūt pārliecinātiem, ka šie produkti jums ir mājās, bet jebkurā gadījumā pietiks arī ar šiem 5 pamatproduktiem, ko es sākumā minēju. Jūs redzējāt, viņi tur visu laiku mix un match mainās. Un, principā, pie jebkurām problēmām mēs izmantojam. Bet tagad mēs esam nonākuši pie paša interesantākā. Un es gribu jūs iepazīstināt ar Indru Šmiti, kura dalīsies ar savu pieredzi par skaistu iedegumu. Indra, vai tu esi šeit? Jā, es esmu šeit. Labvakar visiem. Reku saulīt ārā spīd, varam iet sauļoties. Jā, es padalīšos par iedeguma iegūšanu, jo man patīk sauļoties. Jā, daudz varbūt saka, ka tas nav veselīgi, bet man patīk tā saulīt. Un agrāk es novēroju, jā, kad es iedegu, kā jau arī, man liekas, komentāros kāds rakstīja, ja, kad ar tādiem sarkaniem pleķiem un tāda ļoti ātri palika sarkana un nebija tas skaistais brūnais iedegums. Un vēl man arī bija kādreiz tādi pleķi parādījās uz sejas tumši, izrādās, jā, tā ir aknas vaina un ir jāatbalsta sava akna. Un līdz ar to es jau laicīgi, praktiski es visu laiku jau atbalstu savu aknu, dzerot pandetoksa tēju. Tas ir, man liekas, pats labākais līdzeklis aknas atjaunošanai, aknas attīrīšanai un arī līdz ar to iedeguma iegūšanai. Un arī kā sejas krēma vienīgais, ko es izmantoju, tas ir emoil, par ko arī meitenes jau minēja. Tas ir lielisks arī kā sejas krems, arī aizsargā pret šo te saulīti un ļoti labi arī nomierina ādu un var lietot gan ziemā, gan vasarā. Un vēl viens man rezultāts arī, kad es dzirdēju, pieminēju arī Cool Relief, tad, kad bija man tāda ritīgi garā pastaiga, man patīk garas pastaigas, bet tā bija ļoti, ļoti gara pastaiga. Un tad, kad es apstājos un sapratu, ka man vienkārši kājas ir piedzītas un sāp, es sasmērēju ar Cool Relief, un tas bija vienkārši 5 minūšu laikā atlaida šo te sāpi. Tā kā ļoti labs krems, ko var lietot tieši arī šādās te akūtās situācijās, ja ir ļoti, ļoti noslogota muskulatūra. Paldies!
Reku Laima jautā, vai seja nepaliek ilgstoši taukaina pēc emoējas? Nē, viņa no sākuma ir, jā, tāpēc, ka tā jau ir tā kā eļļa, jā, bet viņš ļoti ātri iesūcās un nav taukaina. Un es arī esmu runājis ar citām meitenēm, kurām pašām par sevi ir taukaina sejas ādas. Viņas saka arī, jā, ka emo oil no viņa nepaliek taukaina seja. Jā. Super, paldies. Nu, te mēs runājam par skaistu iedegumu, bet tagad par apdegumu. Kārli. Kārlis Hoptāts pastāstīs savu pieredzi. Jā, labvakar. Tā ļoti interesanti. Sievietes parasti sauļojās, vīrieši vienkārši cepinās saulē, kad sanāk. Un man, teiksim, laukos strādājot, agrāk bija atrasts ļoti labs līdzeklis, tas bija pantenols, tu pa dienu nostrādā, nu cik var tu sev tur pasargāt, arī plus mīnus, tu esi kaut kur nodedzis. Un tad tu sapūti tām putām, viņš tāds tā kā aerosols man bija. Un tas bija neaizvietojams līdzeklis, skaitījās pret apdegumiem, domāju, nekas labāks nav. Un bija kaut kad mēs bijām Eģiptē, mēs arī bija paņēmis viņu līdzi, un tad man mentors saka, no, kāpēc tu neizmanto koreļu līdzekļus? Ok, kādu koreļu līdzekļu? Nu, silvermaks, šitais pats, jā, tas man tāds adaptētais lidojumiem ir. Un mazais emo oil ar TS koku. Un tad arī bija, jā, es biju nostaigājis Eģiptē, bija sarkans kā vēzīts, uzpūtu, tad vispirms sudrabiņu, pēc tam emo. Un tiešām pēc kaut kāda laika es sapratu, ka tas ir labāks nekā pantenols. Manā aptieciņā vairs pantenolu nav, ir tikai šitie te divi. Un, nu, priekš apdegumiem. Un otrs ir, jā, katrā ziņā tas nostrādāja. Un vēl ir, ko es gribētu pateikt, ir jaunas, mūsdienu traumas ir hidrotraumas, respektīvi strādājot ar augstspiedienu sūkņiem, dažreiz ar to ūdeni dabū pa pirkstiem. Un tad man bija tā, kad es skatos, nogāja tā strūkla pāri, pirkstam sāk veidoties kaut kas līdzīgs čūlai. Nu, ļoti atrūstēju šito pašu mazo ziedīti, emo ar tēju, un čūla neizveidojās. Ja tam pirmajā brīdiņā it kāda pacēlās augšā, likās, ka būs apakšā čūla, nekas pēc kāda brīža nomierinājās, un viss bija atkal kārtībā. Tā kā hidrotraumām arī, nu, tā kā Evita teica, traumām izmantojam emo oil, jā, ar tējas koku ļoti labi strādā. Tā kā vīriešiem, jā, vīriešiem varbūt nevajag tik daudz eļļoties un tā tālāk, bet šitais te vajag labi strādā. Iesaku. Jā, paldies, Kārli. Nākamā aicināsim Jekaterīnu Kurusu padalīties ar savu pieredzi. Vai tu šeit esi? Jā, labvakar. Es pastāstīšu par vīru pēc higienista. Viņam sāk sāpēt zopas, visu labā puse. Nu, mājās bija skudru koka miza, kur viņš iedzēra vienu kapsulu tējas veidā, divas kapsulas tējas veidā, uz pusglāzi siltu tēju viņš iedzēra, un pēc pusstundas, kādus meloju pēc pusstundas, pēc 5 minūtēm viņam pārgāja. Tā tāda ātra iedarbība bija. Nu, un tad skudru koka miza man ir vienmēr mājās, kā dežūrants. Labs higiēnists jums bija. Jā, labs higiēnists, jā. Jā, Jekaterīnai vīrs jau smējās, kas jums tur ir kaķa nagi, skudru koka miza. Kas tur vēl bija? Smiltiņas. Viņš saka, burve, tu man esi mājās, smiltiņas, kaķa nagi un kaut kādas skudru koka mizas, ar ko tu mani te ārstē. Jā, galvenais, ka strādā, kad ir Jā. Paldies, Kate. Tagad iedošu vārdu Līgai. Līga Krūziņa, vai tu šeit esi padalījis savu pieredzi par klepu? Jā, labvakar visiem. Šogad bija tā, ka es ilgi nebiju slimojusi, un sanāca tā, ka laikam noķer šo mikroplazmas vīrusu. Nu, es tā domāju, ka tas bija tas. Un tā kā man ir izgrieztas mandulas, tad kakls ir mans pirmais, kā teikt, signāls, lampiņa. Un šoreiz kakla iekaisums bija diezgan pamatīgs, tāds, tuskains. Un es biju projām Itālijā pie bērniem un mājas aptieciņu. Kaut kas jau man līdzi bija, bet, it kā daudz nebija. Bet labi, meitai bija mājās vēl palicis silvermaks ūdentiņš un skudru koks. Tad es pūtu
principā ik pēc kādām laiciņām Silver Max kaklā. Un šoreiz es tiku apmēram pusotru dienas laikā no šīs tūskas. Un klepus, jā, drusku vēl turējās kādu nedēļu, bet tad atbraucu mājās un domāju, ko lai tagad dara. Un tad es pati sakombinēju, protams, skudru koku es pasūtīju ar selēnu, tad ir limfofloksi pasūtīju. Limflow jau pasūtīju un arī vēl Silver Max. Un principā man ļoti ātri 2-3 dienu laikā man pazudis, tā kā nebūtu bijis. Un tieši tādu pašu kompozīciju iedeva arī kaimiņienei, viņai arī bija tieši tāds pašs, un viņa arī ļoti ātri tika ar šo galā. Tādu komplektiņu saliku šoreiz. Vai Limflow dzērāt tējā vai kapsulē? Nē, kapsulās es dzēru. Kapsulās pirmās dienas pa 2 kapsulām 3 reizes dienā. Super. Tā kā, jā, un tā kā ir tas tāds, jā. Un par sauļošanos, par krēmiem, jā, un es vēl iesaku arī ļoti labi palīdz omega-3, pietiekamā daudzumā. Arī, principā, es arī katreiz esmu gaišā tipa cilvēks un ļoti ātri apdegu un neiedegu vispārīgi. Tad tagad arī lietojot lietojot omega ikdienā, tad arī vairs tā neiedeg gādu. Nepaliek sarkana un neiet tādu nost. Arī tāda lietiņa ir novērot pa šiem gadiem. Super, paldies, Līga. Nākamais mums būs Ināriņa. Ināriņa pastāstīs mums par kādu brīnumu līdzekli. Ināra, tevi nedzird, tev ir jāieslēdz mikrofonu. Jā, nu tagad dzirdēs mani. Jā. Es pēc operācijas 10,5 cm garas rētas izvēlējos atkopties ar dabīgajiem produktiem. Izdevās nepielietot nevienu paracetamolu, nevienu pretsāpju līdzekli, kā arī antibiotiku. Lietoju pa 2 smiltiņām pret sāpēm, un lai samazinātu risku uz iekaisumu, es lietoju skudru koku. Un nervi bija mierīgi, tāpat vēroju, ka tikai kaut kas nenotiek, ka es neesmu paņēmis pa daudz lielu atbildību uz sevi. Bet izdevās viss jauki un lieliski, un pēc 2 nedēļām, kad noņēma to apseju, tur izskatījās diezgan bēdīgi. Bet pēc 2 nedēļām bija rēta sadzija ļoti, ļoti skaisti, un es arī lietoju biluronu un kolagēnu. Es biju uz laikam Nutripakas pēc tam kaut kā. Jā, tas man tur izdevās, un patreiz man bija ļoti laba pieredze, kad svētdien vakarā man tā kā kakls kasījās, no rīta es biju pavisam slima, tas bija aizvakar. Un pielietojot visus šos te minētos līdzekļus, es atkopos pa 2 dienām, jo šorīt no rīta es jau pavisam biju vesela, kaut gan no 5 no rīta es vēl iedzēru ļoti koncentrētu pusglāzē koraļu ūdeni un H-500, ko es darīju regulāri, un sevišķi naktīs, kad ir visgrūtāk, kad kakls kasās. Un jā, izdevās pa 2 dienām, varētu teikt, atkopties, kas ir wow. Pastāst lūdzu par koraļu smiltiņām. Es dzirdēju, ka tev tas ir kā brīnuma līdzeklis. Jā, koraļu smiltiņas es lietoju kā pretsāpju līdzekli pēc operācijas. Pa 2-4 dienā, un man nemaz neprasījās pēc paracetamola vai kaut kādām pretsāpju līdzekļu, kad bija griezta brūce 10,5 cm kara, jo tas tomēr ir griezums. Un kaut kādām sāpēm bija jābūt, bet ņemot vērā to, ka man tā sāpju nemaz nebija, jo es gaidīju, kad man vajadzēs dzert paracetamolu vai prasīt kādu antibiotiku, man nevajadzēja, jo es dzēru regulāri pa 2-4 dienā
smiltiņas. Arī galvas sāpēm. Jā, un ja galvas sāpes, kādreiz gadās arī es tikai lietoju smiltiņas. Super. Jā. Jā, paldies. Fantastiski. Nākamais mums būs Vineta Vanaga ar savu kaķīti. Es redzu, ka kaķītis arī ir pieslēdzies webināram. Jurim ir sagatavots slaidiņš, bet es pat nezinu, vai viņu vajag slēgt iekšā, ja mums Vineta ir jau ar kaķīti. Zinu, ko Sanitiņu vajag gan ieslēgt, ja? Varbūt uzliekat, jo mans stāsts būs, es esmu iepazīstieties, tā ir Kristija. Te arī bildē viņa redzama. Stāsts ir, nu jau jāsaka, 2,5, tūlīt būs 3 gadus vecs. Ar manu kaķenīti, kas notika pirms kaut kur vairāk kā 2 gadiem. Viņa vienu dienu pārstāja ēst, nēd, sēž kaktiņā, nelaimīga, un es saprotu, ka es īsti nezinu, ko darīt. Ja cilvēkam tuvam bērnam var saprast, parunāt ar viņu, tad pavisam maziem bērniņiem un dzīvniekiem ir tā, ka tu nezini, kā viņam palīdzēt. Un tā kā dzīvnieks mums ir vēl viens ģimenes loceklis, tad saimnieks darīs pilnīgi visu, lai to dzīvnieciņu glābtu. Un es, protams, ko darīju, es vedu viņu uz klīniku. Man bija jāuztaisa analīzes. Analīzes liecināja, ka viņai ir sākusies nieru mazspēja, un par ko man bija ļoti liels šoks, jo bija jautājums, no kā. Tagad es to izanalizēju, jo ļoti daudz meklēju par to informāciju, un tā ir patiesībā mūsu pārtika, ja? Dzīvnieku pārtika, kas tiek šobrīd lielu biznesu taisa, bet ne par to ir stāsts. Fakts kā tāds bija, ka analīze man izmaksāja 65 eiro, tie ir tie visi čeki pievienoti, jo es gribu parādīt, cik efektīvi ir mūsu produkti salīdzināt ar to, ko piedāvā vetklīnikas. Nu, lūk, un man teica, ka man ir katru dienu viņa jāved uz klīniku, uz sistēmu, viņai deva tur kaut kādas zāles, protams, kaķītim bija stress, jo katru dienu bija jāatstāj klīnikā, vakarā es braucu pakaļ, vedu uz mājām, un tā 4 dienas no vietas. Vakarā viņa atnāca bišķiņ kaut ko uzēda, no rīta atkal viens un tas pats, viņa nēd, viņa ir slikti, var redzēt pēc viņas uzvedības. Un pēdējā dienā, kad es viņu aizvedu uz klīniku, man teica, nu, ja rītā nekas nemainīsies, būs jādod antibiotikas. Un man pirmais jautājums bija, vai tad viņai bija iekaisums analīzēs uzrādīts? Doktori teica, varēja arī nebūt, bet es sapratu, ka tas ir tāds signāls priekš manis, ka doktors nezin, ko darīt. Un viņš vienkārši eksperimentē. Šobrīd dos antibiotikas. Un tas bija tas signāls man, ka Vinete, tev taču ir korāļi. Tas, ko es darīju. To pašu, ko šobrīd jau meitene stāstīja. Es paņēmu, sataisīju koncentrētu korālmainu ūdeni, sataisīju kaut kur uz vienu glāzi, ielēju šņaba glāzītē pavisam maziņā vienu H500 kapsulu iebēru iekšā, sajaucu, šļircītē ievilku iekšā, ietinu kaķenītī segā, tā ka tikai galva ārā un caur tātad sāniņu lēju burtiski viņai iekšā. Viņai vairs nebija spēka, man sirds lūdza no tā, ko es darīju, bet es sapratu, vai nu es to daru, vai nu viņa man tūlīt vienā rītā vairs nebūs dzīva. Pirmajā dienā tās bija 3 kapsulas tam mazajam zvēriņam, otrajā dienā tā bija 1 kapsula, un otrās dienas vakarā viņa atdzīvojās, un viņai viss bija labi. Tā kā tikai 2 produkti, jo es panalizēju, kas notiek. Tātad, ja ir sākusies nieru mazspēja, tā ir liela intoksikācija organismā. Viņa nedzēra, ne ēd, un H500 korālmaina ir pirmā palīdzība sistēma, citiem vārdiem sakot. H500 spēcīgs antioksidants visiem brīviem radikāļiem, kas veidojās pie intoksikācijas. Un es parēķināju naudas. Te jūs redzat manas iztērētos čekus, lai jūs saprastu, cik mūsu produkti ir lēti, ka es klīnikā iztērēju vairāk kā 200 eiro. Savukārt uz viņas atvesaļošanu man sanāca, ja nemaldos, 2,5 eiro. Tā kā, ja produkts ir mājās, tad tas strādā arī dzīvniekiem. Un izmantojiet, jo arī šovaldien es zinu, ka viņai arī pa laikam nieriniekiem, kas saka, ir kā pa kalniem, ir labās sliktās dienas, bet es pilnīgi jūtu, cik dzīvnieciņš ir pateicīgs, ka viņš jūt, ka tu viņam gribi labu.
Un viņa pilnīgi, ja man kādu dienu atkal viņai ir jāiedod H500 ar to ūdeni, viņa jau neprotestē, viņa jau ļaus sev sagāzt iekšā. Un tad es redzu, ka viņa atdzīvojās uzreiz. Tā kā pielietojiet arī to visu, ko šodien dzirdējāt, ja ir vajadzība arī saviem mājdzīvniekiem. Paldies! Cik skaisti tās man pilnīgi asaras acīs. Nu, viņš bija emocionāls sanitiņš, jo Kālis man teica, viņa neizdzīvos. Un man iekšā ieslēdzās tāds cīņas spars. Es domāju, kamēr man ir korāļi, es darīšu visu. Nu, ja korāļi nespējas palīdzēt, nu, tad acīm redzot nav lēmts. Bet redz, ka nospēlēja. Tā kā Super. Es arī saviem dzīvniekiem dodu mūsu produktus. Viņiem ļoti garšo īstenībā. Spirulī ļoti garšo, lecitīns garšo. Tie paši antiparazitārie produkti vienmēr konservos. Pirmos izēd mūsu produktus un tad tikai konservus. Interesanti. Jā, paldies visiem, kas padalījās ar savu rezultātu. Mums pašlaik ir viss, bet varbūt ir kāds, kurš ļoti vēlas padalīties. Man ļoti patika, Dace Ūdra ierakstīja komentāru par savu alerģiju. Dace, vai tu varētu padalīties mutiski mums te visiem? Jā, labvakar. Labvakar. Jā, es biju devusies uz Čehiju. Man, protams, visi korāļu produktiņi bija līdzi maciņā, bet es viņus biju atstājusi viesnīcā. Nu, kā nu es no rīta biju izdzērusi, pusdienās tā kā arī, un tā kā es braucu tajā ceļojumā uz citu pilsētu. Man līdzi bija tikai korāļu mainu ūdens. Un man pa ceļām uz autobusu sāka sāpēt zobs. Es domāju, nu labi, es ieskriešu aptiekā, un, zini, ļoti sāp. Paņemšu to ibuprofēnu. Iedzēru, un man piepampa acis. Man bija ļoti biezas tādas, nu, smagi plakstiņi. No apakšas arī tā kā grauza un spieda. Oh, wow. Jā. Nu, tā es izskatījos. Tajā autobusā es skatījos, nu, tā kā selfiju uztaisīju, lai saprastu, kā es izskatos. Un, nu, es sapratu, nu, ir sūdi, es nevaru izbaudīt savu ceļojumu, es esmu kopā ar savu draugu, bērnu. Un, nu, un man vienīgais, kas līdzi ir korāļu ūdens. Es paņēmu salvetes, kas bija autobusā pieejamas, salēju virsū ūdentiņu un atvēsināju, liku virsū. Pēc kaut kāda laika jūtu tādu kā atvieglojumu, un tad, kad pēc stundas izkāpu ārā no autobusa, es jau varēju izskatīties kā cilvēks. Es vēl sūtīju tās bildītes tālāk savam mentoram, lai paskatās, cik ļoti labi korālmaina ūdens var palīdzēt, ja nekas cits nav par rokai. Protams, mamā viesnīcā palika artišoks, ko es sāku dzert, asimilators, lai ātrāk atbalstītu aknas, lai izvadās ārā tie toksīni, kas man radīja šo te alerģisko reakciju. Es nevaru saprast, kā tas var būt, ka, nu, es neko citu nedarīju. Es iedzēru ibuprofēnu. Un pēkšņi vienkārši tāda reakcija. Un man ir vēl viena pieredze, varbūt, ka es varu pastāstīt. Man izrāva gudrības zobu, bet antibiotikas tā kā es negribēju lietot, bet ārsts arī domāja, ka viss būs kārtībā. Un tad es sāku just, ka man piepamst kakls, man bija ļoti grūti norīt siekalas, un tiešām ļoti, ļoti sāpēja tas viss sāns, kurā bija izrauts zobs. Es dzēru skudru koka tējas, un tad man mentors ieteica, lai es dzēru Ilvermaksi. Es izdzēru 2 dienās visu lielo pudelīti, un man vienkārši atlaida vaļā, man vairs nesāpēja, iekaisums bija pārgājis, varēja normāli ēst, kustināt žokli, un tā kā atvērt muti vaļā. Tā kā, ja ir jārauj gudrības zobs, un tā ir diezgan sarežģīta operācija, es iesaku jau laicīgi sagādāt Silvermaksi, pūst uz brūcītes, dzert skudru koka mizu, lai tā antibakteriālā pretiekaisuma iedarbība, lai neaiziet tik tālu, ka vajag jau akūtās devās lietot to Silvermaksi. Jā, tas būs no manis viss. Labprāt, īstenībā gribētu padalīties arī ar neseno pieredzi par zobiem. Par zobiem mēs neizstāstījām par zobu sāpēm, bet patiesībā, jā, man bija tātad izveidojies caurums, sataisīja, un par cik caurums bija diezgan tuvu nervam, tad bija iespējamība, nu, kad būs arī šis te nervs tātad jāņem ārā. Un es jūtu, nu, pēc kaut kādām 3 dienām man sāk, nu, šis zobs pulsēt un tā kā jau, nu, sāpēt nevar saprast. Un, protams, ka es negribu taisīt kanālus, jo
Tie, kas ir iedziļinājušies zobu veselībā, zina, par ko es runāju, tad es vienkārši sāku rīkoties arī. Un tas, ko es darīju, man paveicās, par cik zobs bija apakšējais zobs, tad es taisīju skudra koka kompreses. Es vienkārši ap šo zobu bēru apkārt skudra koka to pulverīti un staigāju ar tādu tā kā kompresi. Protams, ka es lietoju arī tur silvermaks, es lietoju kaķa nagu arī un pretiekaisumā šos te produktiņus. Alfa lietoju, jo tas ir dabīgais fluors un dažādas, un, protams, H-500 ūdentiņš, bet principā izglābu sevi no šīs te situācijas, kad būtu jātaisa arī kanāli, un tā kā ar laiku, tā tad zobs nomierinājās, un viss ir kārtībā. Tā kā pie zobu sāpēm arī tātad, ja sākās zobu sāpes piekdienas vakarā, un jūs saprotat, ka jūs nekur netiekat, tad noteikti atkal izmantojiet šos te pašus produktus, un skudra koka mizu var arī atvērt šo kapsuliņu vaļā, var likt pie zoba, paturēt kādu laiku, vienkārši, ja tas zobs, piemēram, ir augšpusē, kur jūs nevarat tur uzbērt virsū, ja tad vienkārši turat pie zoba šo skudra koka mizu. Tāpat var arī es esmu smērējusi arī uz smaganām teisko keļiņu. Ja jums ir kaut kur jūtīgs zobiņš, jūs jūtat, ka apakšā varētu būt iekaisums, tad es vienkārši regulāri uz smaganas uzsmērēju teisko kētrisko eļiņu. Tā, ka ik pa laikam. Un fantastiski strādā. Tāpat arī pie smaganu iekaisumiem, tātad silvermaks, silvergēls, emu ziedīt ar teiskoku arī var smērēt mutē iekšā bērniņiem arī uz smaganām un pie stomatītiem. Tā kā vienkārši var izmantot jebkurā situācijā šos te produktus. Tā kā viss strādā. Un, attiecīgi, protams, pie zobārsta ir jāiet, ja sāc sāpēt zobs, bet vienkārši mēs varam šo te laiciņu, kamēr tā tad mums ir jāgaida līdz zobārstam, mēs varam lietot produktus pret iekaisumiem. Jā, paldies, Evita. Mēs jau esam mazliet ievilkuši savu laiku, bet varbūt kāds ļoti, ļoti grib padalīties ar kaut ko, kas vēl te nav atskanējis. Varbūt ir kāda unikāla pieredze, tad mēs ļausim padalīties. Es redzu, ka Elīna raksta, ka Bauskā zobārsts ieteica mutē pūst silvermaks. Beka raksta par to, kad nāk zobiņi mazajiem, kas var palīdzēt. Noteikti tas pats silvermaks, īstenībā pat silvergēlu var smērēt uz smaganiņām. Jā. Es varu padalīties, tad, kad es vēl nebiju ar karaļiem pazīstama, tad, kad man vajadzēja ar kaķi braukt pie vetārsta, viņam kaut kas iekoda, bija liels iekaisums, tad man vetārs deva arī silvergēlu. Viņa tā arī teica, tas ir silvergēls. Viņa teica, viņš ir tik dabīgs, ka to pat var bērnam mutē smērēt. Tā kā droši šo var smērēt mutē arī. Paldies visiem, kas pieslēdzās. Mēs jūs laidīsim. Es ceru, ka informācija bija noderīga. Es plānoju arī izveidot tādu kā PDF failu ar mūsu prezentāciju, lai būtu vieglāk pārskatāmāk viss, un jūs katrs varēsiet šīs programmas apskatīt, iziet cauri un sameklēt sev šos svarīgākos produktus, kas jums būtu jātur mājās. Tā kā lai vienmēr ir viss par rokai, lai var pat izprintēt, ja ir tāda nepieciešamība. Un jauku visiem vakaru. Paldies!